Mēs atkal esam, Gunters ir noķēris haizi un nedabūtu viņā ārā no ūdens. Jā, ko tu vari teikt? Ko? Ļoti stingra zivs, vai ne? Tā, kādas cerības, ka tu viņu izvilksi? Tu viņu mēģini tagad nokausēt? Jā. Tā, lūk, kur ir vienkārši neizbēgama un vienmēr redzama cīņa cilvēkam pret dabu. Pohuj, tā ir daba. Un, karoč, šoreiz laikam daba atkal vinnēs un nepiekāpsies cilvēku spēcīgajam intelektam. Jā, un mēs esam izķēruši haizivu, kur ir aizpeldējis prom. Jā. Labi. A tev pavadiņu arī norāv, jā? Nu jā, īstiem makšķerniekiem ir dahu, jā. Tā, lūk, kur mūsu Mirons vēl dzīvs. Mirons vēl. Jā. Un lūk, kur tā, speciāla pamācība Dāvim, kā uzsiet pavadiņu. Lūdzu, rokas studijā. Tā kā īdīrs. Es tev uztaisīšu ēnu, lai tev nespīd acīs. Netaisīšu ēnu. Lūk, kur uzsienam mezglu, tad bantīti. Nekādu mezglu. Un tad dāvinam savam mīļotajam cilvēkam. Muļķi bēc. Kā es tā arī? Tā vai? Jā, lūk, kur paraugs. Perfekta pamācība no pliporaņa cilvēka. Tā būs taču vieta. Tā augšā mēs dzirdām kalnis, gaida savu zivi. Jā. Tā mums būs ātras mašīna jāskrien. Jā. Ļoti skaistas rokas. Noteikti lieto kādu krēmu, ne? Lai tev atpīsies to. Jā. Jā. Labi, pavērosim skaisto dabu, kamēr cilvēks ar skaistajām maigajām rokām ceļš kaut ko izdarīt. Un lūk, kur ir kuģītis. Precīzāk kontrabandas kuģis, kurš var narkotikas no Ķīnas. Jā. Skaisti, skaisti. Atpakaļ pie cilvēka skaistajām rokām. Viņam tagad ir siekalu masāža. Diemžēl šo noslēpumu mēs jums nevaram atklāt, lai jums nebūtu tikpat maigas rokas kā viņam. Tā, lūk, kur skatāmies, kā mēs pievienojam mēslu. Tā kā vai tu vāksies prom vienreiz? Jā, mēsls pievienots, mēs esam gatavi atkal iet cīņā pret milzīgo vaļhaizīvi, bermudu, vafeles, zāles maisītāju. Uz redzīti.